I want to greet you in the precious name of our Jesus Christ, our Lord and Savior. Es vēlos jūs sveicināt mūsu dārgā glābēja Jēzus Kristus vārdā. Sitting here, I was reminded of one occasion in my life. It was many years ago. Un, kad es sēdēju, man atmiņā ienāca viens notikums, kas notika vairākus gadus atpakaļ manā dzīvē. There was a wedding in Berlin. Tur bija kāds kāzas Berlīnē. And the preacher who came to the wedding and did all the ceremony. Un tas sludinātājs, kas ieradās Berlīnē, lai vadītu visu šo kāzu ceremoniju. As the wedding was going on quite late or even into the early hours of the morning the next day. Pēc cik tās kāzas svinības ilga un viņas gāja drīz tā kā pat naktī, lai mēs sapratam. And the father of the bride said, "Oh well, tomorrow morning was Sunday. Will be obviously only a little number of people, a small number of people in the service." It was on Saturday. The wedding was on Saturday, the service was on Sunday, so the next day, and as the wedding went at a very late night. Tad tas līgavas tēvs teica, rītdien ir dievkalpojums, un vai vispār kāds cilvēks būs rītdien spējīgs dievkalpojumu? But the preacher said, well, he is actually a missionary, so don't worry. Un tas sludinātājs, viņš arī pats ir misionārs, viņš teica, neuztraucies par to. The most important thing is that the wife will be sitting there. His wife will be sitting there. Viņš teica, pats svarīgākais, lai man sieva varētu tur būt no sēdē. So for this preacher, it was most important to preach first of all to his wife. Un tad vissvarīgākā lieta tam sludinātājiem bija, lai tad, kad viņš sludinās, lai viņa sieva tur būtu klāt. Now this time I don't have my wife with me. Šoreiz es neesmu savu sievu paņēmis līdzi. But she had sent very warm greetings. Un viņa sieva sūta arī jums sirsnīgas sveicienus. And I try to say what the Lord has put in my heart. Un es pamēģināšu padalīties ar to, ko tas kungs ir līdz manas sirds. By the way, that Sunday, the room in our church was too small. Bet, starp citu, tajā rītā, pēc kāzām, mūsu baznīcas telpa bija pilna cilvēkiem, kā nebija vietas. Pamaz bija. There were so many people that we had to put chairs in there, just beside the hall. Un tad bija jāsameklē vēl papildus krēslu, lai varētu cilvēki apsēsties telpā blakus baznīcas zālē. And so, it's important that our ministry starts in the family. Un tas ir ļoti svarīgi, kad mūsu kalpošana sākās tieši mūsu ģimenē. It starts with the ministry to my wife, to my children. Kad tā kalpošana sākās pie manas sievas, kad es kalpoju savai sievai un saviem bērniem. And now we are in a dark season of the year. Mēs pašlaik atrodamies vienā no tiem gada tumšākajiem periodiem. And the theme of these days, as we were traveling through Latvia, was walking in the light. Bet mūsu šo te dievkalpojumu, kad mēs braucam caur Latviju, dažādās vietās esam, tēma ir staigāsim gaismā. And as I tried to dig out what's in the Word of God, there was so much in it on light. Un es mēģināju no Dieva vārda izrakt tās lietas, kas ir rakstīts par gaismu, un izrādās, ka tas ir ļoti, ļoti daudz. And the reason for that is simply because God Himself is the light. Un tas ir tāpēc, ka pats Dievs ir gaisma. And therefore, this whole Word is about the light. Un viņa viss vārds ir par to gaismu. But yet we see also the light around us in the nature. Un pat cik mēs dabā arī redzam gaismu. And sometimes, especially in the morning when it's not so bright, and I'm trying to read the devotion for the day. Un dažreiz ir tā, ka es no rītiem, kad nav vēl īpaši gaišs, es cenšos lasīt ikdienas lasījumu, pārdomas par garīgu lietu.
And I don't clearly see the letters, then I sometimes guess what it is. Un ir tā, ka es dažreiz nevaru īsti tos burtus saskatīt, un es mēģinu uzmēt, kas tur ir rakstīts. And again my wife says, Hans, you need glasses. Un tad sieva man saka, Hans, tev vajag brilles taču. And I say, no, I need light. Es teicu, nē, man nevajag brilles, man vajag gaismu. Because if it's very well lit, then I can read it. Ja ir labi apgaismots, es varu ļoti labi to izlasīt. So that's the light which we see around us. Tā ir tā gaisma, ko mēs redzam sev apkārt. Today I would like to talk about another light, Šodien es gribētu runāt arī par kādu citu veidu gaismu, which is probably not outside but inside. Bet šī gaisma ir tā, kas nav ārpusē, bet tā, kas ir iekšpusē. And actually I would like us to read in the Gospel of John from verse 49. From chapter 1. And verses 4. Un tad es gribu izlasīt no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas, no 4. līdz 9. pantam. Okay. In him was life, and the life was the light of man. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. There was a man sent from God, whose name was John. This man came to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which gives light to every man coming into the world. No 4. pānta līdz 9. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Now when I read this passage again, then came to my mind is that the creator of this world, of the whole universe, and of us people as well, he came into this world, he came into his own, it says. Un tad, kad es lasīju vēlreiz šo raksturvietu, man ienāca prātā par to, ka visa visuma radītājs, un arī mūsu cilvēku radītājs, viņš pats ienāca šajā pasaulē, cilvēcīgajā pasaulē. And then it says, but his own did not receive him. That's verse 11. Un tālāk 11. pantā ir rakstīts par to, ka viņi, tie savējie, viņu neuzņēma. And I thought, what kind of feeling would Jesus must have gone through coming into his own, things he has created, and yet being rejected. Un es domāju, tad, kad es to pārdomāju, es domāju, kādas sajūtas varēja būt Jēzum, kad viņš nāca pie savējiem, bet tieši tie bija tie cilvēki, kas viņu atstūma. But he obviously bowed down so deep and humbled himself so much. Bet viņš acīm redzot tik ļoti spēja pazemoties un kļūt pazemīgs. And he took it upon him. Ka viņš to uzņēma uz sevi. And yet he is light and life of this earth. Un viņš tomēr ir šīs zemes, šīs pasaules gaisma un šīs pasaules dzīvība. And this light which comes into our life has to shine into our hearts, and that's the light which is not visible. Un šī gaisma ir tā, kam ir jāiespīd mūsu sirdīs un mūsu dzīvē, un tā gaisma nav redzama ārā. Not necessarily visible with our
biological eyes. Un šī gaisma nav redzama ar mūsu bioloģiskajām dabīgajām acīm. But it's certainly perceivable by people with their hearts. Bet tā ir pavisam droši uztverama katram cilvēkam caur sirdi. As John also, he was not that light. Un tāpat arī kā pa Jāni rakstīts, ka viņš pats nebija šī gaisma. But his role was to be a witness of that light. Bet viņa uzdevums un viņa loma bija liecināt par šo gaismu. And that's what each and every child of God is called to be, a witness of that light. Un tas ir tas arī, uz ko katrs cilvēks ir aicināts būt par liecinieku šai gaismai. That's possible only if I step into that light. Un tas kļūst iespējams tikai tad, ja es pats iesoļoju vai pats iekāpu šai gaismā. Just come into this world. Kur ir, tajā gaismā, kas ir nākuši šajā pasaulē. And at verse 9 it says here, that's a true light which gives light to every man. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē. And I read it also in the Russian translation, and I found it even. Un es lasīju to arī Krievu tulkojumā, kā tas skan šis 9. pants. Expressed to a better point that it's like putting a spot of light into a man. Un tur ir savādākā veidā tas izteikts, rakstīts, ka tas apgaismo to cilvēku, tā kā like shining. Tas nozīmē tā, ka tas gaismas stars iespīd iekšā tajā cilvēkā. So that the light is kind of protruding through us. Līdzīgi kā tas gaisa, tā kā viņš tagad cauri iziet no cilvēka. Putting all the stuff which is in our heart, from our fleshly or carnal nature, into this light. Kad visas tās lietas, kas mūsu sirdī ir, kas no miesīgā prāta, no grēcīgā ir, kad viņas nostāda šajā te gaismā. And that happens when the Lord Jesus comes into our life and we receive Him. Un tas notiekās tad, kad Jēzus Kristus ienāk mūsu dzīvē un kad mēs viņu uzņemam sevī. Today we heard the message in the morning. Šajā rītā es lasīju kādu ziņu. Zacchaeus. Par Caķeju. Whom the Lord Jesus met. Par Caķeju, kur tas kungs Jēzus satika. And I'm sure Zacchaeus didn't expect it to happen when he climbed up on the tree. Un es diezgan droši pārliecināts, ka Caķejs negaidīja to, ka tas tā notiksies, kad viņš uzkāp tajā kokā. But Jesus would be walking on the knees and just stopping and tell him to come down. Bet viņš nedomāja to, ka Jēzus ies garām un ka viņš apstāsies, paskatīsies uz viņu un teiks, nāc zemē. The thing is, he stopped. Bet būtībā viņš apstājās. And called up to Zacchaeus. Viņš vērsās pie Caķeja un teica viņam. And he responded. Un Caķejs atsaucās. And he invited him into his house. Un viņš uzaicināja viņu savās mājās. And he saw his heart, his life in this light. Un viņš ieraudzīja šajā gaismā savu sirdi un savu dzīvi. And that's what coming of the Lord does in our life. Un tas ir tas, ko Jēzus ienākšana mūsu dzīvē izdara. As soon as we get into this light, into this spot. Un tikko mūsu dzīve tiek nolikt šī gaismas, šo gaismas staru iespaidā. We have the choice either to accept it. Mums ir izvēle, vai nu mēs to pieņemam, or to reject it. Vai mēs no tās atsakāmies. And the thing is, if I reject it, then I move out. Un tā lieta ir tāda, ka tad, ja es to nepieņemu, tad es pats sevi izstumu laukā no šīs gaismas. Now I move out of the light when I go to darkness. Un ja es izstumu sevi laukā no šīs gaismas, tad dabīgi es nonāku pats tumsā. And it
just an interesting picture. If you move out of the light into the darkness, but you see someone in the light. Un interesanti lieta ir tā, ka ja tu pats izēji laukā no gaismas un ieej tumsā, bet tu redz kādu citu cilvēku, kas atrodas gaismā, then you all of a sudden see all the things in this person which is in the light. un tad tu pēkšņi vari novērot visas lietas par šo cilvēku, kas atrodas gaismā. Then you all of a sudden can see small spots. Un tad dažreiz var ieraudzīt kādus, varbūt kāds pleķīšus. But being in the darkness, I don't see what kind of spots are on my own. Bet, ja es pats atrodos tumsā, es pat neredzu kādu pleķi man, varbūt tur vai kaut kādu netīru. But then we don't have fellowship with the Lord. Bet, protams, tad mums vairs nav sadraudzība ar to kungu. And that's why it's so essential to stay in the light. Un tādēļ tas ir tik būtiski mums, lai mēs paliktu šajā gaismā. And to let this light to bring everything up. Un atļaut, lai šī gaisma visu izceļ gaismā. What is in my heart? Visu, kas ir manā sirdī. That's not pleasant. Tas varbūt nav patīkami. And in the Gospel of Matthew, Jesus said what's in the heart of a person. Un Mateja evaņģēlijā ir rakstīts par to, kas atrodas cilvēka sirdī. He names things like Viņš nosauc konkrētas lietas. theft, Slepkavība, zakšana, adultery, fornication. laulības pārkāpšana, nešķīstība. All those things which I would never expect to find in my heart. Visas šīs lietas, kuras es negaidīju, ka viņas manā sirdī varētu būt. But that's what the Creator of us said. He didn't create us such. Bet tas ir tas, ko mūsu radītājs ir teicis par mums. But that's what comes out of the heart if He is not the Lord. Bet tas nāk ārā no mūsu sirds, ja viņš nav mūsu kungs. And He certainly knows where it's coming from and that it is in the carnal person. Un tas ir tas, kas atrodas šī miesīgā cilvēka būtnē. He hasn't gone into this light. Cilvēku, kurš nav ienācis šajā te gaismā. And hasn't cleansed his life. Un cilvēks, kurš nav savu sirdi iztīrījis, šķīstījis. But then there are other things which, as we go through our life, Un tad vēl parādās kādas lietas, kad mēs ejam cauri savai dzīvei, which have to be kind of exposed to light, which maybe are hidden in the first place. kuras arī tiek apgaismotas, bet kuras varbūt neatrodas tādā priekšplānā. And that's where the Lord tells us what's in there. Bet tas ir tas, ko Dievs parāda un ko viņš saka, ka tas atrodas manī. Slowly but surely He brings up to the surface our selfishness, Pēkšņi viņš pavisam noteikti sāk parādīt mūsu sautīgumu, and our pride, mūsu augstprātību, things where we don't want to accept. Tādas lietas, kuras mēs negribētu par sevi pieņemt mūsu sirdī. And that is all visible only in His light. Un tās ir tās lietas, kuras ir tikai ieraugāmas viņa gaismā. Now, Psalm 36, verse, in English Bible, is verse 9. 36. psalmā, 9. pantā, angļu bībelē. His light we see the light. Tur ir rakstīta tāda vārda, ka viņa gaismā mēs redzam gaismu. And that's why it's so important to come into His light. Un tādēļ tas ir ļoti svarīgi, ka mēs ienākam viņa gaismā. Otherwise, we may go astray and think, yes, I see my heart. Citādāk mēs varam kaut kur novirzīties projām un teikt, jā, es redzu savu sirdi. And I put my own torch, so to speak, Un on es my pats, heart. tā kā iededzinu savu tādu lāpu par savu sirdi. And all of a sudden, it all doesn't look so bad. Un pēkšņi varbūt viss izskatās, tad nav tik traki. And if things go wrong,
Un ja kaut kur lietas iet kaut kur slikti, if I have an argument with my wife, ja, piemēram, man kāds strīds izveidojās ar sievu, then it's my wife tad mana sieva ir vainīga, who didn't get my point. kur man nesaprot, Or my colleagues or neighbors. vai tie ir mani kolēģi vai mani kaimiņi. What also happens very often in the churches, Un arī kas bieži gadās draudzēs, that the others just didn't get my point and kad arī draudzē cilvēki man nesaprot. just do their own thing, and so they have to grow spiritually, I think. Un kad es domāju par to, ka citiem draudzes locekļiem viņiem arī garīgi ir jāpieaug, And then there is gossiping, un kad ir kaut kāda aprunāšana, which I try to also to bring up, just to show that I understand their failures and their faults, and un kad es arī paceļu šo te aprunāšanu, es saku, ka es saprotu viņu kļūdas un viņa kritienus, but the word of God says that's murder. bet Dievvārds saka, tad jau to arī kā slepkavas. And strictly speaking, idolatry is like adultery. Un ja tā stingri skatās, tur rakstīts, ka alku kalpība tas ir kā laulības pārkāpšana. And all of that becomes visible only if this spot of godly life comes into my heart. Un tas kļūst ieraugāms tikai tad, ja Dieva gaismas stars ienāk manā dzīvē. I receive Him, Un kad es pieņemu to gaismu, as the word says here. kā Dieva vārds šeit to saka. And then it says later, we have even the power to become children of God. Un ka vēlāk saka, ir teiks par to, ka mums tiek dot spēks kļūt par Dieva bērniem. And exposing our heart to this light Un atklājot savu sirdi šai Dieva gaismai, is very painful, var būt ļoti sāpīgi, but it's healing. bet tas ir dziedinoši. So I'll say, God has to circumcise our hearts. Dievam vajag tā kā apgriezt mūsu sirdi. Otherwise we have too much carrying with us. Citādāk mēs savā sirdī ļoti daudz kaut ko nesam sev līdzi. But He also doesn't reduce the pain while cutting. Bet viņš šīs te sāpes, kamēr viņš apgriež to sirdi, viņš nesamazina. But nevertheless, it's His love. Bet neskatoties uz to, tā ir viņa mīlestība. And that's His real love, because He wants us to bring us to heaven, to communion with Him. Jo šī mīlestība vēlās mūs aizvest līdz debesīm, līdz sadraudzībai ar viņu. Because He knows He cannot take us as we are. Un pat cik viņš zina, ka viņš nevar mūs pieņemt tādus, kādi mēs esam, He has to work in us. tādēļ viņam ir jādarbojās mūsos. And then He puts us amongst brothers and sisters in faith, Tāpēc viņš ieliek mūs starp brāļiem un māsām, ticības brāļiem un māsām, who are so different people, kur ir tik dažādi cilvēki. and He starts forging us into His image. Un viņš sāk mūs veidot savā līdzībā. Teaching us not to look so much at the mistakes and faults of others, of their spots on their garment, Mācot mūs neskatīties tik daudz uz tām kļūdām un tiem traipiem, kas ir citiem cilvēkiem, uz viņu drēbēm, but rather look into their own heart. bet drīzāk ieskatīties savā sirdī. Go all those thoughts. And maybe this person even has this fault. Un ļoti bieži liekas, ka tiešām šim cilvēkam arī ir kļūdas un tās tie traipi. But God wants to deal with this fault Himself. Bet Dievs vēlās darboties ar šo problēmu pats pie tā cilvēka. And He wants that all this stuff comes out of my heart. Bet viņš vēlās, lai viss šīs lietas iznāktu no manas sirds laukā.
criticism kritiska attieksme, and forgiveness, nepiedošana, or even some thoughts like this person is not good for anything. Varbūt tā doma, ka šitais cilvēks galīgi nekur nedara. All those things have to come to the surface Visām šīm lietām jāuzpeld virspusē, and be cleansed. lai viņas varētu tikt tīrītas. Because when God puts His light into our heart, Jo tad, kad Dievs savu gaismu iespīdina mūsu sirdīs, it's initially not comforting at all. tas pavisam nav mierinoši vai tā nomierinoši, But it's troubling. bet tas ir satraucoši. But that's also where God wants to bring us to. Bet tas ir tas, kur Dievs grib mūs pie kā atvest. That we understand and comprehend that we are in need of His cleansing selection. Bet mēs aptveram to un saprotam, ka mums ir vajadzīgs, lai viņa šķīstījošais spēks darbojās pie mums. And coming back to family life, because that's a wonderful example. Un atgriežoties pie ģimenes dzīvi, tas ir ļoti brīnišķīgs piemērs. As I said, the ministry begins just around me. Jo tā kalpošana mums, garīgā kalpošana sākās tieši apkārt, tuvākajā apkārtnē. Jesus very often said to people whom He healed, just go and witness of what the Lord has done to you. Jēzus parasti teica tiem cilvēkiem, kurus viņš dziedināja, viņš teica, ej un izstāst to, ko Dievs tev ir darījis. And they did send them back home. Un viņš sūtīja viņus tieši mājās, uz mājām. Because that's where people can see whether that's genuine or not. Jo tā ir tā vieta, kur cilvēki var novērtēt, vai tas ir bijis patiešām noticis, vai tas nav noticis. And it starts with my wife. Un tas sākās tieši ar manu sievu. At least nowadays, there's no other person in this world who knows me better than my wife. Tieši šodien, šo brīdi, var teikt, tā ir tas, kad mana sieva vislabāk pazīst mani no visiem cilvēkiem šajā pasaulē. So I cannot kind of hide anything from her. I can try to hide something. Es neko nevaru noslēpt no viņas, lai gan es varu mēģināt noslēpt kaut ko no viņas. But she'll find it out. Bet viņa drīz vien to visu atklās. That's even when we go in a car and I all of a sudden have something internally boiling and I drive, she realizes there's something. Un, ja es, piemēram, braucu ar mašīnu un kaut kas manī iekšā vārās, pavisam tas ir iekšēji, pēkšņi viņi saprot, ka kaut kas notiekās. She said, what's wrong with you? Viņi man jautā, kas tev notiekās, kas tev ir? And, well, I can say, no, that's all okay. Es, protams, varu teikt, nē, viss ir kārtībā. But she also knows. Bet viņi, whether protams, it's really okay or whether that's just... Viņi uzreiz saprot, vai tas patiešām ir labi, vai ir labi ar mani. To hide something. Vai es cenšos ar tiem vārdiem kaut ko noslēpt. And the other group of people, that's my children. Un otra grupa cilvēku, kas man pazīst, ir mani bērni. And children, they are so smart Un in a small age. bērni ir tik gudri jau vismazākajā vecumā. They exactly know what mom and dad, what they like, what they don't like. Viņi ļoti labi zina, kas mammai un tētim, kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk. What they allow, what mom would allow, what dad would allow, what mom would forbid, what dad wouldn't allow. Ko mamma atļaus un ko tētis atļaus, ko mamma neatļaus un ko tētis neatļaus. And if the parents don't go in unity, Un ja šajā situācijā vecāki nav vienoti, it doesn't take long, even for 3, 4, 5 age,
Un tad nebūs ilgs laiks, ka pat 3-gadīgs, 4-gadīgs, 5-gadīgs bērns child to split them apart. Viņš viņus sašķels, viņi zaudē savu vienotību. They exactly know if they go to dad and ask for sweeties, he'll give them. Un viņš zina precīzi, ka ja viņš dosies pie tēta, prasīs kādas saldumus, viņš viņiem iedos. And if they want to do something else, they get to mom and she says, oh yeah, why not? Un ja viņi kaut ko citu gribēs darīt, tad viņi ies pie mammas un viņi teiks, labi. And so, all of a sudden, mom says to dad, why have they eaten some sweeties? Un pēkšņi kaut kādā brīdī mamma teiks tētim, kāpēc bērni tik daudz saldumus ir ēduši? Oh, because the dad allowed. Izrādās, ka tāpēc, ka teica, ka And ļaus. children have immediately the substantiation and actual explanation why we can do that. Un bērniem ir tāds arī izskaidrojums par to, kāpēc viņi ir ieguvuši šo atļauju. And that's where God wants to bring parents together. Un tādēļ Dievs vēlās, lai vecāki būtu vienoti. Viņš māca viņus būt vienoti. So that they are in unity. Lai viņi ir vienotībā. We got the faith in our children already was in teenage. The oldest were teenagers, the others were a bit smaller. Mēs nonācām ar sievu pie ticības, tad, kad mūsu bērni jau vecākā meita bija pusauģa vecumā. Already quite smart. Un jau pietiekoši gudri. And when they learned a bit from the Word of God, Un tad, kad mēs iemācījāmies kaut ko no Dieva vārda, they still try to get the way through. Viņi joprojām centās mums izsist cauri mums. And then they would come and ask something why they should have gone first to mother. Un viņi tā apdomāja, no sākuma jādodas pie mammas. But ask them, so have you asked mommy whether you can have it? Viņi jautā mammai, vai mēs varam to lietu dabūt? And say, Vai paņemt? at least they were honest and say, yes, I did. So did she say? I will ask them whether they asked the wife. Un ja bērni nāca pie manis, tad es parasti jautāju viņiem, vai mammai es pajautāju šo jautājumu, vai viņi atļaus. And they will say, I asked her. So what did she say? Un parasti viņi atbild, jā, mēs esam jautājuši mammai, bet ko tad viņi teica mamma? Well, she didn't allow. Viņi teica, nē, man mamma neļāva. So do you come to me? Un tad es viņiem teicu, kāpēc tu nāc pie manis? Well, it was a good try. Jā, varbūt sanāk labs mēģinājums. But again, I'm saying that because they exactly know when dad is in a good condition and when not. Un tādā veidā viņi pārbaudīja, vai tētis ir labā stāvoklī garīgi vai nē. But then again, is if I have said something or behaved myself, which is let's say, has become a stumbling block for my children. Un ja es kaut ko pamanīju tādu pie sevis, kas ir manā uzvedībā, kas ir kā apgrēcība vai kas ir kā tāds klupšanas akmens maniem bērniem. I also have to go back to them and apologize for that. Un, kad tas ir noticis, ja, es gāju pie saviem bērniem un lūdzu piedošanu viņiem par to. The interesting thing is, Un tas ir interesanti. that's what we've experienced as parents. Un to mēs piedzīvojām kā vecāki. It doesn't make the authorities smaller. Kad mūsu autoritāte šī iemesla dēļ nekļuva mazāka. It's exactly the opposite of it. Tieši pretēji mūsu autoritāte pieauga. They recognize it and they value it very much. Viņi to atzina, saprata un to pieņēma. And that is also walking in the light. Un tas nozīmē staigāšanu gaismā.
Also to bow and humble Arī pazemoties un būt pazemīgiem. himself. The Lord Jesus has humbled himself Mēs lasām par Jēzu Kristu, ka viņš arī pats pazemojās. as the creator of everything. As the first verses in this first chapter of John say. Kā visuma radītājs, līdzīgi kā šeit rakstīts ir Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā. There's nothing which came to be without him. Tur rakstīts par to, ka bez viņa nekas nav radies un nekas nav radīts. And yet he came into this creation. Un viņš pats, un neskatoties uz to, viņš ienāca šajā radībā pats. And he had to bow down up to the lowest level. Un viņš pazemojās līdz pat zemākajam līmenim. Under the thieves and criminals of this world. Līdz pat tam, līdz zāgļu un kriminālistu līmenim. And so, I cannot expect to get away with something less. Un es arī nevaru sagaidīt, ka es varēšu kaut kā atrast ceļu, ka man nebūs līdzīgā veidā. I have to stay in this spot of God's life. Man ir jāpaliek šajā Dieva gaismas laukumā. And the older we get in the spiritual life, Un jo vecāk mēs kļūstam mūsu garīgajā dzīvē, the deeper the Lord works. Daudz dziļāk tas kungs darbojās pie mums. And he shows other things which are coming up to the surface, Un viņš parāda atkal nākošās lietas, kas uzpeld mūsos, and which he wants to cut off. kuras viņš vienkārši grib nogriezt nost. Until there's nothing left but his pure image. Līdz kamēr palicis nekas vairāk, kā tikai viņa atspūgs vai viņa attēls. As light and darkness by nature cannot be kind of mingled or Līdzīgi kā dabā, gaisma un tums nevar būt sajaukt kopā. in Genesis, first chapter, Pirmā mūsu grāmatas 1. nodaļā. it says, God said, let be light. Dievs teica, lai top gaisma. And there was light, and then it says, and God saw that it was good. Un tas viss un gaisma tapa, un Dievs redzēja, ka tā gaisma ir laba. And he separated the light from the darkness. Un viņš atdalīja nost tumsu no gaismas. And that's what has to happen in my life as well. Un tas kam ir jānotiekās arī manā dzīvē. God has to separate everything which is darkness. Dievam ir jāatdala no mums nost viss, kas ir tumsīgi mūsos. In other words, everything which I would like to hide somewhere, Citiem vārdiem sakot, ir katra lieta, ko es gribētu sevī kaut kur apslēpt. and I hope that no one has seen it and never will see it. Cerībā, ka neviens to neieraudzīs vai nekad to neieraudzīs neviens. Any impure thoughts or whatever I watched in the internet. Ikvienas netīras, nešķīstas domas vai to, ko esmu skatījies internetā. Maybe look somewhere Varbūt kaut kur tikai tā paskatījies and get caught on that. un ticis noķerts un piesaistīts pie tā. God wants to separate all of that, Dievs vēlās to visu atdalīt nost, such that it is pure from the depths of the heart. lai tur ir tīrība no visas sirds dziļumiem. And then also the eyes will be clear. Un tad arī acis kļūst tīras. It says that our eyes are the light of our soul. Ir sacīts, ka acis ir dvēseles gaisma vai spogulis. It's the light coming out of this inner light which shines through. Un tā ir iekšējā gaisma, kas spīd caur mūsu acīm. Redzam. It's like a window into our inside. Tas ir līdzīgi kā loks uz mūsu iekšējo pasauli. And it also says, if your eyes are dark, so how you look is dark. Un raksturvieta saka par to, ka ja tavas acis ir tumšas, How dark is it then inside?
cik tad tumšs būs tas, kas ir iekšā? And that has to be lit from the inside through God's light. Un tas ir tas, kam ir jātiek izgaismotam no Dieva gaismas mūsu iekšpusē. It's interesting in this verse in John it says, but the darkness did not comprehend it. Un ir rakstīts pirmā nodaļā Jāņa evaņģēlijā par to, ka tumsība neuzņēma to. And that's why we need also God's light to see this light and to understand it's this God who's kind of letting our inner sight. Un tādēļ mums ir vajadzīga Dieva gaisma, lai mēs saprastu to, ka tas ir Dievs, kas mūs izgaismo. And then things John, not in the will of God. Tad tās lietas, kas nav Dieva gribā, It's not possible in our life. tad viņas nekļūs iespējams mūsu dzīvē. Yeah, as a Christian I may stumble. As a Christian I may stumble. Kā kristietis es varu kaut kur paklūt, Or make a mistake, or es varu izdarīt kādu kļūdu, maybe even misbehave myself. Misbehave myself. vai kaut kā slikti uzvesties, rīkoties sliktāk. But the question is then, do I go into the light Bet jautājums vienam atcerās, vai tad es nāku gaismā and ask the Lord to cleanse us? un lūdzu to kungu, lai viņš man šķīstī, Or do I try to kind of cover it? bet varbūt es tieši otrādi cenšos to kaut kur Maybe apsekt. no one has seen it. Varbūt, ka neviens to nemaz nav redzējis. The most important thing is, do I feel? Do I actually have this fellowship with the Holy Spirit that He can point, put His finger on that point and say, well, you've spoken. Un vai man ir tad sadraudzība ar Svēto garu tāda, ka viņš var man parādīt to un teikt, tu to esi teicis vai darījis? You've spoken in anger. Tu to esi izrunājis dusmās. Or you've wounded someone with Vai your varbūt- words. Vai varbūt tu esi ievainojis kādu cilvēku ar to? Can I again then go back and ask for forgiveness? Vai es varu tad aiziet atpakaļ pie tā cilvēka un lūgt viņam piedošanu, Walking in the light. staigājot šajā gaismā?